Šajā raidījumā stāstām par labām idejām un paveiktiem darbiem Gulbenes novadā. 2007. gadā izveidotā biedrība Sataka koordinē Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 4. ases programmas līderu projektu izstrādi un realizāciju. Kopš 2010. gada no 233 iesniegtajiem ir apstiprināti 113 projekti. Šoreiz iepazināmies ar vairākiem projektiem, kas realizēti Gulbenē un Beļģavas pagastā. Nu jau dažus gadus gan Gulbenes luterāņu, gan katoļu baznīcas var priecāties par sakārtotu apkārtni. Gulbenes luterāņu draudzes locekļu dibinātā biedrība Krustalīces mantojums piesaistījusi līdzekļus vairākiem projektiem, tā skaitā arī apkārtnes labiekārtošanai. Šis bruģītis tika veidots ar tādu mērķi, lai šeit būtu normāla ienākšana, lai cilvēki var ienākt gan ar zolīdi un ar ratiņiem bērnu ratiņu, gan invalīdi iebraukt. Tas gan ir cits projekts, kur tika arī izveidots, lai varētu iekļūt baznīcā, jo tur bija pakāpieni, pa kuriem bija grūtības tikt iekšā tieši ar ratiņiem bērnu. Šeit bija iepriekš tās asfaltēts un nelīdzens, un arī bojāja kopējo skatu, gan arī grūtības iet. Arī mašīnas šeit ir brauc. Un tā. Nu jā, tagad ir viss kārtīgi. Jā, zolīts arī skats, līdz ar to tika zemi bērta klāt un zālīti jauna sēta un visu, ko darījām. Kopā ar draudzi darbojamies un veidojam šo apkārtni skaistāku. Tāpat projekta ietveros tika iegādāta un pie baznīcas uzstādīta pārvietojamā tualete. Iepriekšēji mums bija parasta koka būdiņa, kur ir savu nokalpojusi vienkārši. Un vajadzēja kaut ko jaunāku, modernāku, lai ejam laikam līdzi un piesaistīt jauns cilvēkus. Arī tas jau ir. Tāpat te nāk turisti, kuri grib redzēt arī skaistu un arī izmanto šo tualeti. Biedrību Krustalīces mantojums draudzē izlēma dibināt pirms 5 gadiem. Lai varētu startēt projektos, lai arī tas līdzfinansējums ir mazāks, jo draudzē nevienmēr ir tie līdzekļi tādi, jo mēs jau no ziedojumiem dzīvojam pārsvarā. Tā jau viss pamazām virsās. Skatāmies, kas vēl vajadzīgs un domājam un plānojam. Kopā ar draudzi darbojamies. Ir kādas vēl ieceras, ja? Jā, noteikti. Jā. Mums ir vēl tornis lielais, ko draudzi šobrīd ir uzņēmusies un strādā pie šī ļoti spēcīgi pie projekta torņa atjaunošanai. Līdz ar to tad arī noteikti bruģītis tiks turpināts viss pārējais. Tāpēc ir klāta šī puse viena un otra vēl nē, jo tur ir paredzēts tornis. Draudze uz dievkalpojumiem pulcējas katru svētdienu. Tāpat dažādas aktivitātes šeit norisinās arī citās nedēļas dienās, kad cilvēki pulcējas baznīcā iekārtotajā garīgās izglītības centrā. Šī ir reizē svētdienas skolas telpa, šī ir reizē arī telpa priekš darba dienu vakara dievkalpojumiem, un šī ir arī garīgās izglītības centra telpa. Tātad, kur notiek gan iesvētas mācības, gan dažādas lekcijas, gan mēs skatāmies filmas vismaz vienu reizi mēnesī. Tātad tāda diezgan universāla pielietojuma telpa. Lai telpu aprīkotu, realizēts vēl viens līderu projekts – iegādātas nepieciešamās mēbeles un tehnika. No aprīkojuma mums ir datortehnika, mums ir projektora ekrāns, printeris, tas ir arī, protams, skeneris un sintezators. Tā ir tā tehnika, kas ir iegādāta. Tātad, kā mēs zinām, tad mūsdienās cilvēks saprot vislabāk tieši, kad ir savienots gan audio, gan vizuālais, ja, kopā savienots, ka viņš gan to, ko tu stāsti, viņš arī kaut ko no tā redz uz ekrāna. Tas viņu piesaista un vairāk aizķerās viņam. Jā, tad tas ir gan video lekcijas, jo ne visi cilvēki var aizbraukt kaut kur uz kādu lekciju, uz kādu pasākumu, kas notiek Rīgā, Valmierā vai Cēsīs vai kaut kur vēl tālāk, ja? Bet ar mūsdienu tehnoloģijām šīs seminārus un lekcijas var parādīt arī video. Ja? Tā arī jūtat, ka cilvēkiem varbūt vairāk kaut kā tas aizķerās, kaut kā patīk labāk? Jā, protams, tas patīk cilvēkiem un arī tās filmas, ko mēs skatāmies. Katrā tajā filmā ir kāda dziļāka doma, tas nav vienkārši tāpat atnāksim izklaidēties, ja, bet ar šo te dziļo garīgo saturu, jo nevēl šis ir garīgās izglītības centrs, tātad tas ir kaut kas mazliet cits kā skola, kaut kas mazliet cits kā kinoteātris, teiksim, savienot šīs te garīgās vērtības kopā ar to, lai cilvēkiem arī būtu tas interesanti uztverams.
Mācītājs priecājas, ka sintezators noder arī bērniem un jauniešiem, kas vēlas apgūt tā spēles prasmi. No iepriekšējās iesvētību grupas mums ir 2 meitenes, kas tagad ar bērniem tieši darbojas. Un tā kā par to vienmēr prieks, jo kur ir jaunieši, tur ir dzīvība un prieks par tiem, kas ne tikai atnāk un aiziet, bet tiem, kas arī paliek un darbojās jau tālāk ar vēl jaunāku paudzi. Ja Gulbenes luterāņu dievnams ir ar bagātu un brīžiem arī visai skarbu vēsturi, tad katoļu baznīca pilsētā vēl ir pavisam jauna. Tā uzcelt pirms 15 gadiem. Draudzes prāvests stāsta, ka pamazām iekārtotas gan baznīcas telpas, gan strādāts pie apkārtnes labiekārtošanas, un tāpēc arī rakstīts projekts līderu programmai, lai sekmīgāk ar to tiktu galā. Sevišķi lietainā laika bija grūti to visu izmantot, un tad tapa šīs projekts. Uzlikam brugi, sakārtojam arī pagalmu līdz ar to, un tagad var gan reliģiskām vajadzībām tās procesijas notikt apkārt baznīcai, gan arī visādi citi pasākumi, sevišķi ar bērniem vai ar jauniešiem kaut kas tiek veidots, vai ne? Tad jau šeit ir kur izvērsties. Arī zīmēšanas visādas sacensības notiek līdz pirmajam lietum, protams. Draudzes prāvests atzīst, tas, kā apkārtne ir sakārtot un pievilcīga, tomēr ir ļoti svarīgi. Laulībām tas viss noder un kristībām cilvēki ir ērtāk vienkārši. Vai atnākt smukos apavos, nav smilšaini? Var arī bez apaviem atnākt līdz ar to, ja nebūs jāmīcās pa mālu un netīrumiem, dubliem kaut kādiem. Gulbenes novadā un pilsētā realizēti vēl vairāki līderu programmas atbalstīti projekti, kas ļauj apkārtnē kļūt tīrākai un pievilcīgākai. Jau apmēram pusotru gadu visos novada lauku ciematos izvietoti atkritumu šķirošanas konteineri. Novadā projekta ietvaros tika nopirkti 30 konteineri stiklam un 30 konteineri papīrs, plasmas, kartons. Šādas vietas tika izveidotas 30 lauku ciematos. Katrā no vietām ir uzstādīti šie 2 konteineri. Novada domes speciālists stāsta, ka līdz tam iespēja šķirot atkritumus un tos arī dalīti izvest nav bijis iespējams, un neviens no apkārtnē esošajiem atkrituma apsaimniekotājiem šādu pakalpojumu arī nav piedāvājis. Tāpēc arī bija izdomāts šis projekts, lai iedzīvotājiem arī veidotos mazāk maksājumi par nešķirot atkritumu savākšanu, jo šis projekts dod iespēju arī samazināt maksājumus iedzīvotājiem. Un, protams, lai arī otrreizēji pārstrādē aiziet atkritumi. Par to cilvēkiem nav jāmaksā. Par šiem konteineriem nav jāmaksā, un šos konteinerus apsaimnieko mums atkritumu poligons Kaudzītes. Ir noslēgts līgums, un viņi arī izved atsevišķi stiklu, atsevišķi plasmasu. Kā tad veicās ar to atkritumu šķirošanu? Jums cilvēki ir tādi apzinīgi un ieinteresēti? Ir apzinīgi, ir ieinteresēti, jo rāda tie dati, kas nāk saņemti no atkritumu poligona Kaudzītes, kad papīrs, plasmas, kartons ir ar 13. gadā 9 tonnas aizvestas, stiklis pie 15 tonnām. Tas ir diezgan liels skaitlis, un jebkurā gadījumā, lai daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem, tas ir iespējams nodot, un viņi arī izmanto. Iespējams, ka šis projekts vēl tiks papildināts. Ir plānots arī uz priekšdienām, ja būs iedzīvotāju vēlme un gribēšana papildināt šādus punktus, vairāk veidot. Un tas tikai dos tīru vidu un sakārtot apkārtni mums. Savukārt pašā Gulbenē Eiropas līdzfinansējums noderējis, lai vairākus pilsētas stūrīšus padarītu iedzīvotājiem pievilcīgākus un ērtākus. Pašā pilsētas centrā 2010. gadā tika iekārtota atpūtas vieta. Šeit tika izveidota atpūtas vieta pilsētas centrā, kur izvietoti soliņi, kur apsēsties, izvietoti informācijas stendi, kā arī ierīkotas puķu dobes no ziedošiem krūmiem un ziedošām puķēm. Kā akcents tika izvietoti akmeņi, kur plānots iegravēt pilsētai svarīgus notikumus un lietas. Un ņemot vērā to, ka caur sateku mēs šo projektu arī realizējām, satekas emblēma tika iegravēta pirmā.
Līdz tām šādas atpūtas vietas pilsētā pietrūcis. Cilvēki arī paši ieteica, ka labprāt, jo šeit skaitās gājēju iela, kad varētu atnākt un apsēsties. Šeit pat ir visi veikali, pilsētas centrs, kafejnīcas. Tā ka paši cilvēki arī bija iniciatori, var teikt, šim projektam. Nu, kā redzat, ikdienā arī ir iecienīta šī vieta? Jā, var redzēt, soliņi jau ir nodiluši krāsa. Tiešām šeit sēž cilvēki. Tāpat ir domāts, ka vajadzētu šeit iekārtot vēl kaut līdzīgu. Ir plānots arī tālāk šo te pašu vietu attīstīt uz otru pusīti un izvietot soliņus, tie būtu ēnā vairāk, šeit ir vairāk saule. Pilsēta attīstās un noteikti būs vēl kāda jauna atpūtas vieta. 20 koku soliņi, kā arī atkritumu urnas un vairākas romantiskas koka laipiņas izvietotas Spārītes parkā, kas veidotas kādreiz vēl mūžas laikos. Vispirms parkā tika iekārtota Latviju zīmju vēstījumu taka, ko vēlāk piesaistot līderprogrammas līdzekļus, papildināja ar šādiem vietējā meistara darinājumiem. Šis ir ļoti labs papildinājums, kā apskatot taku, var arī atpūsties, baudīt dabu. Kas izmanto visas šīs iespējas? Primāri jau, protams, ir tas, ka šīs iespējas izmanto Gulbenes pilsētas iedzīvotāji, kas arī patām dzīvo netālu, bet mēs šo vietu kā apskates objektu iesakam arī Gulbenes novada viesiem. Tā kā, kas pāris kilometru garumā vīs cauri visam parkam, apskatāmas dažādas Latviju zīmes. Tā kā ir 18 Latviju zīmes, un uz šīm zīmēm ir uzzīmēts simbols, kā arī, ko tā zīme dod. Savukārt mēs turisma centrā arī piedāvājam bukletu, kur ir atbilstoši tautas dziesma klāt, kur cilvēks var tā kā pie katras zīmes aiziet. Tā domājot par latviešu folkloru un par to enerģiju, kas ir tajā zīmē, viņš var aiziet, un tad šis cilvēks var uzņemt tā kā šo enerģiju, un tā, lai zīme darbotos, var arī tautas dziesmu noskaitīt. Tas arī, lai iepazīstinātu cilvēkus vairāk ar šīm Latviju zīmēm? Jā, noteikti. Arī kā informācijas avots ir šī taka. Un tagad jau vēl, kad tas ir labi iekārtots, tad ir vēl jau vairāk un vēl patīkamāk nākt uz šejieni un baudīt, ko piedāvā šis parks un taka. Ko cilvēki varbūt saka, kādas ir atsauksmes? Atsauksmes vispār ir labas. Protams, novērtē jau vecāki cilvēki to, ka var pastaigāties, var atpūsties, bet atsauksmes ļoti labi dzirdētas, ka priecājas, ka attīstās, ka ir infrastruktūra. Gulbenes jauniešu centrā bāze notiek dažādas ikdienas aktivitātes jauniešiem, kā arī tiek rīkoti dažādi pasākumi, taču centra telpas labprāt izmanto arī kādu apmācību vai semināru rīkotāju, jo šeit ir viss tam nepieciešamais aprīkojums. Interaktīvā tāfele, portatīvie datori, stacionārais dators ar video montāžas un maketēšanas programmām, lielformāta printeris. To visu realizējot līderu projektu savulaik iegādājās biedrība 52 franki. Bija puiši, kas darbojas ar foto un video lietām, un viņiem vienkārši aparatūras nebija, kā jau jauni puiši, viņi 12. 11. klase toreiz bija, un viņiem vajadzēja arī, lai varētu savas idejas vairāk realizēt, materiālo bāzi, un tad sadarbībā ar viņiem tapa šis projektiņš, ko arī, mēs tagad puiši ir aizgājuši augstskolās un strādā, un tad viņi ir atvēlējuši, ka pārvaldība ir pārņems jauniešu centras bāzi par projektiņu, un visas lietas notiek un turpinās. Un jauniešu centrs šo telpu aktīvi izmanto. Mēs piedāvājam telpiņu, kad ir apmācības notiek. Ir bijuši, pat nesen bija ugunsdrošības apmācības. Tad ir arī, jo mums ir labi tas, ka mēs esam līdz 8:00 vakarā strādājam, un ir atsevišķas, lietas, kas strādā tikai līdz 4, 5, kur nav tās telpiņas iespējamas, un tāpēc, vakara stundām mēs esam atvēlam tur. Tad mums ir arī, aktīvi angļu valodas apmācības bija, kas bija arī interaktīvā veidā, bija un tā. Tad ir tāpat arī šogad jau vasarā ir ieplānotas vienas video apmācības, jo saprotam, ka prasmīgu roku trūks. Tāpat tās arī, brīvprātīgie, kas ir atbraukuši, mums arī, dažādi izmantojot tāfeli un visu tiek mācīta spāņu valodas, vai itāļu valoda, vai kur, nāk vietējie jaunieši, vecāki cilvēki un viss, kas, kā mēs smējamies, 5 vārdus svešā mēlē pateikt, un tad viņi nāk un te visā, netradicionālākā, savādākā veidā apgūst, konkrēto valodu. Tāpat bāze jau pirms 4 gadiem izlēma, ka jāpiešķir jauns izskats un līdz ar to arī jauna dzīve tepat esošajai virtuvei. Jau aizmirsies, cik sliktā stāvoklī šī telpa kādreiz bijusi. Šobrīd to izmanto ne tikai jauniešu centrs, bet arī citas šajā ēkā esošās nevalstiskās organizācijas. Tagad par projekta naudiņām mēs mēs esam atremontējuši pašu telpu, lai viņa ir tāda mājīgāka un patīkamāk darboties.
Mēs esam iegādājuši jaunas mēbeles. Esam dažādas tehnikas, mikroviļņu krāsnis, kafijas automāts, dažādi kombaini, tad virtuplīts, nosūcēji, veļas mašīna, leduskapis. Tādas lietiņas, lai mēs, teiksim, vadot aktivitātes un pasākumus, lai mēs varētu visas šīs lietas izmantot, mums pašiem būtu patīkami tas, ko mēs darām. Un aktivitātes šeit norisinās dažādas. Invalīdu biedrība, viņiem ir pa laikam, teiksim, nāk uz rudenis tur talkas un darbošanās, kad ir, teiksim, ķirbji paliek, un tad viņi tad taisa aktivitātes, visu, ko veido, ko no ķirbjiem var pagatavot cep, vāra, visu, un aicina mūs arī talkā. Tad mums, mēs kā jauniešu centra, teiksim, jaunieši, mēs ļoti labprāt brīvdienās, kas nāk arī no puišu aktivitātes, ka viņi gribētu kaut ko gatavot. Tā ir puišu iniciatīva, un tad jau mēs otru reizi jau skolēnu brīvdienām izmantojam to, ka ļaujam, teiksim, viņiem brīvdienās radīt kaut kādus virtuves šedevrus, un tad tiešām notiek aktivitātes un darbojamies, un pēc tam to rezultātu kopīgā baudīšana. Bez tā vēl ir arī, teiksim, agrāk, teiksim, virtuves telpa netika tā apdzīvota, tad tagad, teiksim, tā ir arī kā laba vieta, kur vienkārši atnāk jauniešiem padzert tēju un pačilot, ka nav viņiem, teiksim, ir klusāks, mierīgāks stūrītis, kur viņi atnāk un darbojas. Tad ir arī uz lielākiem pasākumiem arī citas nevalstiskās organizācijas, ka viņas vada pasākumus, jau iepriekšā dienā tiek graizīti ir salātiņi, cepti pīrāgi, dažādas lietas, tā kā nav, ka tikai izmanto jaunieši, tā kā mēs visi kopīgi darbojamies, visas aktivitātes kopīgi saskaņojot un visas lietas notiek. Arī Beļavas pagasta biedrības Jumata vadītāji atzīst, viena laba ideja nes līdzi citu un dažādi projekti nereti pārklājas un strādā kopā. Biedrība kopā ar Rankas pagasta padomu un jauniešu centru Bums bija sarīkojuši nedēļu garu nometni jauniešiem vecumā no 12 līdz 14 gadiem. Nometnē ne tikai bērni pavada brīvo laiku, bet arī kaut ko iemācās vairāk arī par globālo izglītību. Kas nav vienkārši tādam vecumam runāt par globālām tēmām, bet īstenībā tas viss globālais, tas ir arī, kas es esmu, kā es esmu šajā lielajā pasaulē, kas ar mani notiek, kādas manas vērtības. Un tad šīs globālās vērtības mēs mēģinām ietērpt dažādās aktivitātēs. Un tās aktivitātes ir tādas kā vairākos blokos mums. Bērni un jaunieši piedalās domāšanas meistarklasēs, kur ir dažādi uzdevumi viņiem komandās, un tad viņi mēģina risināt dažādas situācijas un rast alternatīvas visādām problēmām. Tad viņiem ir kustību nodarbības, deju kustību nodarbības, kur arī viņi mācās šīs iecietību, toleranci, sadarbību vienam ar otru un tīri saistībā ar savu ķermeni, ar savu būtību, ne tikai iekšēju, bet arī ārējo. Un nometnes laikā dalībniekiem bija iespēja darboties arī ar īpašām koka spēlēm, kuru izgatavošanai projektu izstrādāja un realizēja biedrība Jumata. Tas ir brīvdabas, mobilās spēles, kuras var izmantot dažādos pasākumos, un tās ir prāta spēles. Mums ir liels labirints, tad ir milzu dambrete, ir mežcirtējs, tāda stratēģiju spēle. Un kas ir ceturtā spēle? Krāsainais kubiks Rubiks, kur no dažādiem kubiem ir jāsaliek viens liels kubiks Rubiks. Tad to var darīt gan komandās, gan individuāli. Un tas mērķis ir tieši tāds, ka ir ļoti daudz interesantas lietas, ko mēs varam darīt dabā, kur mēs varam izmantot dabas resursus un materiālus. Un tās interesantās lietas ir caur spēli. Spēles tika gatavotas pašu novadā un līdz šim guvušas lielu iedzīvotāju atsaucību un interesi. Sākām spēlēt no lieldienām, un šobrīd ir tā, ka lielākā daļa novada pasākumi, kas ir liela mēroga publiskie pasākumi, jau ir pieteikušiem šīm koka spēlēm. Nākošais rauns laikam ir novada svētkos, kas būs Litenē, kur varēs spēles spēlēt, un tad būs Kalnienā, kas ir Kalnienas pagasta svētki, un tā katru sestdienu gandrīz ir spēles, mums braukās pa visu novadu, un redzēs, kas notiks rudenī ar spēlēm, ja būs izspēlētas, bet tas mērķis arī bija, kad visi dabū izspēlēt lielās koka spēles. Nometnes dalībnieces atzina, ka ļoti priecājas par iespēju šādi atpūsties. Ja būtu iespēja nākamgad, tad es arī brauktu. Ir jau kāda nometņošanas pieredze? Kāda pirmā? Jā, ir. Man gan ir pirmā tikai. Es gan arī katru gadu braucu kaut kur uz nometnēm.
Vasarā kaut kas jādara, vai ne? Jā, mājās nav ko darīt. Nu, kā šeit mēs par tām lielajām spēlēm runājam, kā arī spēlējāt, patīk? Jā, Kas tur ir tāds īpašs? nu, interesanti. Mēs spēlējam volejbolu, futbolu, dambreti dažreiz uzspēlējam. Jā, mēs tagad to dambreti skatījāmies, nu, jocīgi tāda liela, ne? Nu, jā, nedaudz grūti ir paspēlēt. Bet, Jā. Nu, kā tev patīk tā dambreti? Man ļoti patīk, tāpēc, kad ir iespēja parādīt citiem, cik tu labproti izdomāt gājienus un tā kā saprast pretinieka vājības, kā ir jāiet. Un, kad tu uzvari, tad tev ir tāds lepnums, ka tu esi gudrs un spēji apmānīt citu vai nu uzvarēt. Nu, un tas, ka tā dambreti ir tik ļoti liela un ka te var staigāt pa to laukumu, kā tas ir? Nu, tas ir ļoti forši, jo te var spēlēt visu, ko te var darīt. Pikniku taisīt, visu, ko. Tādi lūk bija projekti, ar kuriem iepazināmies šoreiz, bet par citām labām lietām, kas pabeigtas Gulbenes novadā, stāstīsim atkal jūlijā.